nogalināja vakardien diezgan man simpātisku cilvēku Amerikā. Viņu nošāva visu cilvēku klātbūtnē. Un tas ir tikai viens no skaļākajiem noziegumiem, par kuriem runā, bet vēl vairāk ir tie, par kuriem nevienam nestāst. Mēs tā skrienam no mistiskā kaut kā, kad mēs nepamanām to, uz kurieni mēs skrienam. Un tas ir diezgan nopietni un diezgan pabriesmīgi. Es atceros, kad pirmo reizi Amerikā es nokļuvu, kad man bija kaut kādi gadi 10, 11. Un priekš manīm Amerika, it sevišķi tajā laikā, tas bija, es nezinu, kā Mars, jā, bet tikai es zināju, ka tur ir viss, jā, priekš manīm tajā brīdī tas bija tas, ko es biju redzējis filmās, tas, kad Coca-Colas burciņas var noskanēt ar skaneri, vai ne, un hamburgeru apēst, un tas. Bet pirmais brīdis, kad mēs piezemējāmies Ņujorkā, kad es iegāju iekšā, tās bija izdimulētas toaletes, jā, viss izsmērēts ar izkārnījumiem, narkomāni, kas guļ uz ielām, un, tas bija briesmīgi, godīgi sakot. Tas man iedzina iekšā tādā šokā, kad, un visas nākamās reizes arī, kad es tur biju, tā, kad es tur dzīvoju kādu laiku, tad es pamanīju to, ka viss ir šausmīgi smuki, kamēr tu sēdi mašīnā, jā, vai mājās skaties pa televizoru. Bet pastaigāties caur parku, jā, tu nevari. Tāpēc, ka tur ir narkomāni, tur ir bezpajumtnieki, tur ir diezgan pabriesmīgi. Vakarā, lai tu izietu ārā pastaigāties, jā, tur nevienam neienāk prātā kaut ko tam līdzīgu darīt, jā. Vienīgā pilsēta, kurā pa nakti tu vari iziet ārā, vismaz ko es esmu piedzīvojis, jā, tas ir Miami. Jā, Miami, jā, tur tāds atsevišķi tāda pludmales dzīve, jā, un tur tu vari iziet ārā, pastaigāties. Visās pārējās, kur, lai es arī nebūtu bijis, es esmu Ameriku izbraukājis no viena krasta līdz otram, jā. Viss ir ārkārtīgi smuki, sēžot iekšā mašīnā vai mājās skatoties. Tiklīdz tu izej ārā, tā ir ļoti tuvu nāvei. Bet neskatoties uz to, vienalga visus turien tiecās. Kad es pirmo reizi nokļuvu Beļģijā, priekš manīm Beļģija, tas bija kaut kāds, es nezinu, arī tāda paskartīte, jā, kur visam ir jābūt smuki, visam ir jābūt labi, bet ko es ieraudzīju? Es ieraudzīju izdimulētus benzīntankus, cilvēki, kas degvielas uzpildes stacijā sēžēs šitādiem stikliem, narkomānus uz ielām. Vienmēr sakot tā, ne to smukāko pusi un ne to, ko gribētos redzēt. Un tāpēc tagad, kad mēs visi skrienam uz turien, man ārkārtīgi gribās, lai tomēr mēs saglabājam savu es, lai nav tā, kad mēs ieskrienam iekšā kaut kur, no kurienes ārā pēc tam netiksim.